Sveiki visiem! Kā jau solīju, atnācu tagad uz fīderu šodien pasēdēt, bet nu, pulkstenis ir 3:30 un jau bišķi vērojās vējiņš. Nezinu, cik ilgi sanāks pasēdēt. Esmu te blakus koncertu zālē Mīto. Zvejnieki te arī ir, tur ir viens, tanī pusē ir viens. Tā kā nu tā, uz divām makšķerēm sēž. Vienai uzliku 84 grami barotavu, otrai uzliku 70, it kā straumīts nav, baigi nekur nenēsā. Tāpēc nu tā, vienai makšķerei likšu slieku, otrai makšķerei likšu balto tārpu, un tad pamīšus mainīšu, skatīšos. Varbūt kaut kur spēlēs kaut kas labāk, kaut kas sliktāk. Nezinu, barošanai izmantoju traperbarību. Šito te zaļo priekš. Skaitās priekš brekšiem, jā. Tā kā nu tā, skatīsimies. Tikko pirmais iemetiens, tagad biežāk no sākuma pamētāšu, lai iebarot bišķi to vietiņu, un tad jau skatīsimies. Varbūt kaut ko izdosies noķert. Tā kā nu tā. Nezinu, cik ilgi sēdēšu šodien. Nu, mēģināsim kaut ko vismaz noķert. Tā kā tā. Un tā, ja skatās, zvejnieki nāk pa bišķam, es nezinu. Pagaidām copīts nav bijis neviens. Vējš sācies spēcīgi diezgan. Nezinu, šodien it kā solīja 18 km/h. Vēji. Es kaut kādu 11 m/s būs. Vārnus man tārps ēd prom. Jokarnapa. Nezinu, kā mums sanāks ar to copi. Pagaidām nevienu copīt nav redzēt. Vārna man te pēc sakoda visus. Tārpus gribēja aizstiept. Nu, vai nav viena? Pagaidām vēl spīgulīši stāv. Drīz jāņem nost. Nezinu. Kaut kā baigi neizskatās, ka te kaut kas šodien būs. Nu, redzēsim. Nu, re. Pirmais ir breksīts. Pavisam maziņš. Nu, bet ir. Tātad tomēr zivtiņa ir pienākusi uz barību. Nu, skatīsimies. Varbūt arī mammas atnāks ar tētiem. Nu, kaut ko vēl kārā. Ko tad aizgāja copas? Izskatās agal brekšulēns maziņš. Un šitais ir bišķi lielāks par to. Nu, tā nu ir. Tā jau te mēs tūlītās saķersim tos brekšus. Ha. Breksis, jā. Nu, tā jau būs. Tā jau būs. Tā jau nāk. Vietiņi iebarojās, un laikam tā barība tad beidzot nostrādā. Tak, un tas viens noķērās uz slieciņu. Nu kā es to slieciņu tā kā tādiem gabaliņiem sēdinu virsū, tādiem, nu pa pussliekai plēšu. Un tad tā kā uz to āķi maucu virsū, lai tur tāds kušķītis sanāk, tā kā tāds smuks. Nu un tas strādā. Nu, baltos kā baltos. Nu, apmēram šitāds tas kušķītis izskatās.
Ir kāds 5 sliekas saplēsts. Un tad viņš tā ķerās pa laikam. Es kaut kur YouTube saskatījos. O ko? Jau bišķiņ lielāki nāk. Kaut kas tur galā, man liekas, sēž kaut kāds maziņš laikam. Jā, tagad es domāju, ka viņš rausta visu laiku. Kaut kāds asajēs. Kur tu tāds? Pavisam maziņš asarīts, paskaties. Nu, jā, cik. Kur tu tāds? Maziņš. Ko lai tevi dara te jau? Nezinu, kas tikko bija, kamēr metu vienu makšķeri iekšā, otrajā bija cope, nežēlīgi, pilnīgi atlaida, atbrīvojās visu auklu, viss. Un nezinu, vilka ārā un nekas, viss āķis nograusts. Pilnībā nezinu, kas tas tāds bija pa brīnumu, bet nu copa bija riktīga. Nezinu. Nomainīja tagad abiem sliekus, lika virsū uz to balto kaut kā viņš. To slieku, ja vēl ir kaut kāds copas, to uz balto vispār kaut kā klusums. Tāpēc tagad abas divas makšķers uz slieku. Nu, kaut kas lielāks, laikam nāks tomēr. Kamēr es tur tārpu liku otrai makšķerē virsū. Kaut kas te baigi pieķērās. Breksīts būs lielāks bišķi. Jā. Kas te tā būs? Vimba, joptaši man. Kā te tā? Vimba. Izskatās pēc vimbas. Nē. Jā. Vimba. Jokarņa. Kas te nu? Jā, bišķiņ jocīgi. Tā, te vajag pamērīt tad. Es aizmirsu, jo pēc juškas mums neatceros. Oi, 35. Jā. Tas ir pavērsiens. Tā kā tā. Uz slieku. Nu, lūk, ir tāds vējš. Ka nu īsti nav jēgas vairs tur sēdēt, kaut ko te meklēt un gaidīt. Sopi arī tā
tam, nu, neredzu tā aukla arī, viņa jau dod kaut kādu skaņu un tās zivs jau baidās. Līdz ar to, nu, es domāju, ka te nav jēgas vairāk sēdēt. Jātaisās ir mājās, ko mēs noķērām. Rimbu noķērām. 3 brekšus, viens tāds plus mīnus uz pannas. Pārējie tāda jālaiž vaļā. Tā kā tā, nu arī asarīts kaut kāds tur trāpījās. Bija kaut kāda copi iemetienā man, bet nu es viņu nevarēju. Es jau nemetīšu makšķeru zemē un tagad skriešu otru makšķeru raut ārā. Ar to, nu, to copīt palaid garām, tur droši vien kaut kas vērtīgāks bija. Makšķernieki jau arī visi sataisījušies projām, tāpēc, nu, nav jēgas te vairs īsti sēdēt, tāpēc ar šito mēs arī beigsim šito video. Gaidiet jaunas video, laikojiet, ierakstieties uz kanālu, kas nepierakstās, bet skatās tāpatās. Tad tos video, tā teikt, rekomendētas YouTube un tā tālāk, tad skatījumi pieliekās. Tā kā tā, nu. Ko, nezinu. Sirdspuķītē rīt uz darbu, varbūt es vēl vienu dienu pamēģināšu uz to hīderi pasēdēt. Jo, nu, it kā, nu, nav tā, ka galīgi nav zivs. Es dēļ tā vēja nesanāk īsti pasēdēt, pacepēt, tāpēc tā viņš ir. Tā kā tā. Skatamies, komentējam, kas labs, kas slikts, ko labāk uzlabot un tā tālāk. Un gaidām nākošos video. Priecīgs visiem svētkus!